Mums šajā brīdī vajadzētu parādīties arī dzīvajam ēteram. Lūk, vajadzētu būt arī video šobrīd Kam tad mēs to pieejamam. visu pirms tam stāstījām? Audio feeds, dārgais draugs, jau 3 minūtes iesildīja šo fināla sēriju. Ļoti patīk Ogres DJs. Jā. Tiem, kas tikai tagad pieslēdzās, īsumā, dāmas un kungi, sporta hokeja entuziasti, šovakar šajā saulainajā 6. maija vakarā piedāvājam otro tiešraidi no Olibet entuziastu hokeja līgas fināliem kausa spēlēm. Vidzemes ledus halle Ogre cīnīsies 4. divīzijas 2 labākās komandas 4. spēles sērijā ar 3-0 vadībā atrodas viesi OptiBet pret mājiniekiem HK Haus. Un tiem, kas nedzirdējis, uzsveršu vēl vienreiz. Ogres halles siena grazno šīs dienas Ogres fanu sagatavots. Lozungs, plakāts sauciet kā gribi, bet viņš ir skaists, skarbs un kodolīgs. Jūsu likmēs valdīs haoss. To arī redzam. Un kamēr abas komandas iesildās un parunājās pie vārdu nokauks, ātri iepazīstināsim jūs ar sastāviem. Tātad šodien gaišajās formās hokeja komanda OptiBet no Rīgas ar 11. numuru uzbrucējs Mikus Kuprišs, numurs 17 Gatis Dreilers, 19. Lenijs Levins, 20. Edgars Sīpols, 21. Juris Gultmanis, 27. Māris Putraims, 4. Kārlis Strelkaus, 41. Armands Baltevičs, 69. Rihards Streiķis, 7. Valdis Stranga, 72. Ēriks Līts, 86. Dits Spotnieks, 9. Ilmārs Zebs, 91. Renārs Kurs, 93. Gins Vanders un vārtos ar 26. numuru Reinis Kukuls. Un tikmēr mājinieku sastāvs 10. numurs uzbrucējs Ričards Racins, 20. numurs Edgars Bērziņš, 23. numurs Jānis Placents, 26. numurs Māris Laganovskis, 31. numurs Andris Barkants, 36. numurs Kaspars Salnājs, 5. numurs Juris Uļģis, vēl viens 5. numurs Andris Bāliņš, 59. numurs Andris Tropotjāga un 7. numurs Raimonds Grigāns. Tiem, kas tikai tagad pieslēdzās, gribu atgādināt, ka šo tiešraidi atbalsta un nodrošina neviens cits kā Olibet sporta bārs. Pats labākais sporta bārs Latvijā, lai arī varbūt OptiBet komanda būtu par to, kas cits sakāms. Es domāju, ka viņai noteikti par to, kas cits sakāms, bet tā kā hokeja komanda OptiBet startē Olibet sponsorētajā entuziastu hokeja līgā, tad domāju, ka viņiem pretenziju nav un nemazāk kā jebkura cita šai playoff komanda vēlas pacelt Oskara kausu. Mača galvenie arbitri Armands Kazāks ar 14. numuru un... Kā ir Eglītim vārds, es diemžēl nezinu, bet tas ir Eglītis. Un lūk, pirmais vairākums OptiBet komanda lūkosies uzreiz, noskaitot šīs spēles iznākumu jau pašā sākumā. Kā jau paši redzējāt, noraidījums neteiksim, ka viennozīmīgs, bet, ja nemaldos, vārdsargam par spēles laiku ilgsnišanu. Nē, tu maldies. Nepareizs uzbrukums. Nepareizs uzbrukums. Tātad tika izdarīts spēku paņēmiens. Atgādināsim, ka 4. divīzijā spēku paņēmienu nav. Aiz OptiBet vārtiem kontrolē ripu. Pagaidām aizsargi īsti nesprotās, kur un kā viņam palīdzēt. Bet tā, Haoss jau no pirmajiem uzbrukumiem izskatījās, ka bija mērķiecīgi un ir pilnīgi apņēmības pilni šo sēriju turpināt. Bet tikmēr OptiBet komandai labākie vīri sastāvā un arī laukumā. Vēl, tiem, kas varbūt neseko ikdienā līdzi, jāpiemina, šī ir 4. sērijas spēle. HK OptiBet ir vadībā ar 3-0, un ja HK OptiBet šodien uzvar, sērija ir beigusies, un kausu virs savām galvām paceļ OptiBet. Haoss, protams, lūkos
to nepieļaut. Man dotu, es viņu lolotu apļieju. Neraudi meitiņu, lai majausi. Tātad nedaudz Varonim nākt savu stāstu sāk. Es ļoti atvainojos, es aizmirsu, ka mikrofons ieslēgt. Jā, Man tiešām patīk Skyforger. kamēr Haralds Zied un OptiBet neveiksmīgi mēģina nostāties zonā vairākumu izspēlēji, tikmēr nedaudz pateikšu par regulāro sezonu. Regulārajā sezonā Chaos komanda ieguva 37 punktus, ierindojoties 2. vietā savā konferencē, skoras bīstami. kamēr OptiBets ieguva 45 punktus, ierindojoties 1. vietā konferencē un 1. vietā visā divīzijā. Pēc tam jau playoffs un ceļš uz finālu. Ceļš uz finālu Chaos tiekās ar Skili, kur ļoti sarežģītā sērijā ar 3-1 uzvarēja Chaos, lai gan Skila izrādīja patiesām sīkstu Silvu pretestību, un tieši tikpat sīkstu un Silvu bija, un tikmēr Chaos bīstami Reinis ir vietā, lai gan darbībā viņam iesaistīties nevajadzēja. Lai gan rezultāts sērijā 3-0 pret MVR Transports varētu liecināt par to, ka tas bija viegli pastaiga, tā nebija. Visas sērijas spēles noslēdzas rezultātu 2-1. Un divas no tām pēcspēles metienos. Lūk, savukārt OptiBet ne bez grūtībām tika galā ar Logu Deko 3-1 sērijā, kur pēc tam viņiem pretī jau stājās Sīvija un Sīkstie Stīvaisi, kur arī ne bez problēmām, tomēr pārliecinoši ar 3-1 OptiBet nokļūst finālā. Un te nu mēs esam. Fināla sērijas 4. spēlē Ogrē sērijā atgādinām vadībā ir hokeja komanda OptiBet ar rezultātu 3-0. Lai gan tik droši un pārliecinoši, tikmēr Ēriķis pāri visām zonām. Labi, ieejam zonā, individuālo meistarību mums demonstrē 28. numurs Toms Ēriķis. Starp citu, jā, es tikko... Divnieki, trīnieki, četrnieki, piecnieki, sešnieki. Man nedzird neviens. Es izslēdzu skaņu sev. Man tagad nedzird. Tas tā. Vieninieki, divnieki, trīnieki, četrnieki, piecnieki, sešnieki, septiņnieki. Okay. Par to pašu Ēriķi neliels, sauksim to par fun fact. Ja mēs ieejam playoff līgas līderu sadaļā, mēs tur redzam pārliecinošu OptiBetu, bet vienā pozīcijā mums ir priekšā Chaos, tieši Toms Ēriķis, un tā pozīcija ir nekāda cita kā soda minūtes. Pagājušajā sezonā un arī šajā sezonā Toms ir pierādījis, es negribētu teikt, ka viņš ir rupšs, viņš ir sportiski ļoti nepieklājīgs. Agresīvs un nekaunīgs. Jā, agresīvs, nekaunīgs un arī nepieklājīgs. Tomam patīk pabraucēt pretiniekus un šādi un tad viņš vienkārši aizrējās, bet viņš ir... Tā. Kamēr komanda stājās uz iemetienu, gribēšu atgādināt, ka tāpatās kā iepriekšējā video būs prognoze. Līdz otrā perioda beigām prognozējiet spēles rezultātu un starp veiksmīgajiem prognozētājiem izlauzēsim Latvijas izlases hokeja kreklu. Nekādu šādu tādu, bet kreklu ar Girgensona uzvārdu virsū un arī viņa parakstu. Tautā saukt par autogrāfu. Tāpēc laipni aicināti visi skatītāji. Prognozēt, rakstīt komentārus un vispār. Tikmēr paturpināšu par Ēriķi jau pagājušajā playoffā, pagājušās sezonas, kur Chaos izcīnīja R5 divīzijas, šis pats Chaos R5 divīzijas čempionu. Un nereti tā arī gadās, kad zemākās divīzijas čempioni nākamajā sezonā uzkāpjot divīziju augstāk, arī spēlē un ļoti veiksmīgi spēlē playoffs. Tā notiek gandrīz katru sezonu, un arī tur Toms spēlēja agresīvi, bet viņš ir patiesas komandas līderis. Vismaz laukumā
izskatās, ka arī sirds un dvēseli un vispārējais. Ļoti labi ripu kontrolē Haosa spēlētāji. Ļoti pārliecinoši saspēlējās OpTibet zonā. Tomēr nenotur ripu un ir jāsteidz atpakaļ savā zonā. Ar ripu Vanders. Vanderam kājas ir ļoti ātras. Viņš var no savas zonas tā saucamo coast to coast uztaisīt bez problēmām. Tāpat kā Eriķis un Pakštelo Haosā. Neizdodas izveidīt ripu ārā no zonas, tomēr pašaizliecīgi cīnās. Ripa, Nepamanīja ripu, jā. Nepamana, ka ripa viņam starp kājām bija varēja iznākt bīstams izgājiens pret Reini Kukulu, bet ne šoreiz. Nepārprotiet, varbūt tās izklausās, ka es fanoju par Haosu. Tā nav. Un es nefanoju arī par OpTibet. Es fanoju par labu hokeju, un labs hokejs jo vairāk, jo labāk. Uz zilās līnijas tika apturēts Koris. Svilpi varētu liecināt par to, ka viņš tika apturēts ar nepareizu spēku paņēmiem, bet tā nav. Tur bija zona. Iemetiens bija Haosa aizsardzības zilās līnijās. Ja Puriņš ir maigi pieskāries Renāram Korim, tad Renārs ir neapšaubāms HK OpTibet līderis. Regulārajā sezonā 15 spēlēs, gūstot 15 vārtus un atdodot 14 rezultatīvus piespēles. Tiem, kam ar matemātiku viss kārtībā, saskaitīs to, ka Renārs vienā spēlē gūst 1,9 punktus. Wow! Tātad, kā jau es minēju iepriekšējā parādē, neatkarīgi no divīzijas līgas vai kurienes, 1 punkts spēlē ir 1 punkts spēlē arī Āfrikā. Nu šai gadījumā principā 2 punktu spēlē. Gandrīz 2, jā. Haoss pagaidām visās savās darbībās rāda to, ka tie nav tukši vārti. Ai, kāds tā 15. numuru vienu pašu gandrīz aizsūtīja Raimondu Lisinski uz randiņu ar Rēni. Bet, veiksmīgi ripa nonāca tur, kur viņai bija jānonāk. Labi saspēlējās OpTibet. Kuprišs ar ripu uzmetiens, tā bija piespēle, tās nebija metiens pa vārtiem, tā bija piespēle 7. numuram. Vai uz pielabošanu, jā. Lūk, iepriekš pieminētais Vanders ar ātro slidojumu. Labi saspēlējās OpTibet. Bīstami neredz Rauls Rozenlauks neredzēja metienu brīdi. Un ja ne pieredze un noliktā kāja pie vārtu staba, rezultāts būtu 1-0. Aicinām jūs, dārgie skatītāji, arī izteikt komentārus, uzdot jautājumus. Ik pa brīdim mēs iemetīsim acī komentāru sadaļā un mēģināsim jums atbildēt uz kādu no interesējušiem jautājumiem par spēlētājiem, spēli, līgu, divīzijām. Kārtējā savā uzbrukumā. Pagaidām tāds aizsardzības bīstami, tiešām bīstami. Haoss izdara spiedienu uz Reņu vārtiem. Jāsaka, spēle uz doto brīdi, pirmais periods tuvojās noslēgumam. Tā teikt, ieiet pēdējā sadaļā. Un abas komandas demonstrē ļoti līdzvērtīgu sniegumu, apmainoties ar bīstamām epizodēm pie abiem vārtiem. Oi, bīstami! Un ripa pie Reņa. Un viņa nebija piespiest un būs Kāšķis. Piespiest viņa nebija, bet svilpa bija. Jā, svilpa bija, bet šajā gadījumā Armands Kazāks no savas skatu punktu neredzēja, kur atrodas ripa, un par to arī protestē hokeja komanda Haoss. Lai nu kā rezultāts tablā nemainīgs 0-0. Apspriežas abi tiesneši, vai dot pērienu Haossam vai par šādu gājienu vai nē. Es pieņemu, ka nē. Vārti netiks ieskaitīti, tas ir vairāk nekā skaidrs. Jautājums ir, vai Eriķis dabūs žagars par metienu izdarīšanu pēc svilpas vai nedabūs? Nedabūs. Nē.
Tiesneši ļaus noskaidrot uzvarētājs tepatās laukumā un lieki nevienu nesodīs. Kompānija laukumā. Ļoti bīstam izspēles vārdu priekšu, tomēr tur neviena nav. Optibets steidz pretuzbrukumā. Plotnieks ieved ripu zonā. Kārlis Strelkovs to raida tālāk aiz pretinieku vārtiem, bet tur izņemot pretinieku nevienu nav. Eriķis gandrīz pārtver ripu, pārtver arī, bet nav ātruma. Nav ātruma uz līnijas. Un 2 minūtes. Tieši 2 minūtes. Hokeja komandas Optibet 45. numuram. 45. numuram. Nē, 19. Ļoti atvainojos. Igauņu leģionāram Jevgeņijam Levinam. Mazliet par haosa līderiem. Regulārajā sezonā Jānis Pokštelo 18 spēlēs, 15 punkti, 8 vārti, 7 piespēles. Tad ļoti nesautīgs spēlētājs gan met, gan atdod piespēles. Un turpat aiz viņa seko Toms Ēriķis, 16 spēlēs, 11 punkti. Playoffā. Tikmēr pasakosim, kā izspēlē savu vairākumu hokeja komandu Haus, un tad par statistiku kaut kādā brīdī Plotnieks bīstami laužās uz centru, lieliski atspēlē. Pokštelo metiens nebūs, labi piespēle. Kāda piespēle gandrīz sasniedz Optibet spēlētāju. Pokštelo piespēle Godiņam izskatījās Jāpiemina, ka vēlreiz Pokštelo. Optibets guva vairākus vārtus iepriekšējā sērijā, tieši skaitliskajā mazākumā. Viņi ir ļoti jāuzmana skaitliskajā mazākumā. Saspēle metiens no zilās līnijas, Reinis Kukuls vārtos neredz neko. Jā, un tika labi pielabot. Piespēle Pokštelo metiens pa vārtiem, Kukuls! Vēl viens metiens, Ripa! Garām, ai. Kā tad tā? Tādas kļūdas finālā nepiedod. Jāmet vārtos, jāmet pāri guļošam vārtsargam. Līdz šim bīstamākā epizode pagaidām. Viennozīmīgi. Tas varētu būt tad epizodu kopums. Bīstama epizodu kopums. Oi, tiesnesis ir blakus, visu redz, noraidījuma nav, spēle Ripā. Notur Ripu. Lieliski spēlē Gobiņš uz zilās līnijas. Abas komandas paspējušas nomainīties. Nesasniedz adresātu Pokštelo piespēle. Optibetam šodien viegli neklāsies. Haosa noskaņojums ir skaidri redzams. Viņi ir gatavi sēriju turpināt un pierādīt to, ka 3-0 ir apstākļu sakritība, nevis likumsakarība. Vēl 10 sekundes vairākumā Haosam, Ripa pie Optibeta, pie Renāra Kora. Piespēle Baltavičam nesako, Kors pats laužās zonā un tiesneši fiksē aizmuguras stāvokli. 3 sekundes. Iemetiens tuvāk Optibet vārtiem līdz pirmā perioda beigām 1 minūte, nepilna 1 minūte. Iemetiens neitrālā zonā un varam droši teikt, ka hokeja komanda Optibet skaitlisko mazākumu būs izturējuši. Vēlreiz paslavēsim Kukulu darbību vārtos, jo ja ne viņš, uz tablo 0 vairs nebūtu. Un 2 minūtes Baltavičam. Nē, tas nav Baltavičs. Tas nebija Baltavičs. Eriks Līts, numurs 72. Gribēja kā labāk, sanāca tā kā sanāca. Neko darīt. 2 minūtes par spēles laika vilcināšanu. Tiem, kas tikai tagad pieslēdzās, atgādinām, ka tiešraidi nodrošina un atbalstā Olibets Sportabārs. Nejaukt ar Optibet. Optibet tā ir komanda, Olibet tas ir mūsu līgas ģenerālsponsors. Tieši tā. Tāpatās atgādinu, ka līdz 2. perioda beigām jums ir iespēja prognozēt spēles rezultātu komentāros. Metiens bīstami, Reinis Kukuls. Un, ja tas būs pareizs, tad pareizo rezultātu uzminētājiem, prognozētājiem izlozēsim Girgensona kreklu ar parakstu. Tikmēr skatāmies noslēdzošā 30 sekundes šajā periodā. Laba piespēle pāri visam laukumam. Ātrumā 71. numurs Hausam. Kas mums tas bija? Tad neviens cits kā Kevins Kvikus.
Lūk, ātrais Vanders, uzmetiens uz vārtiem, nepārāk pārliecinoši atsit Rauls. Un līdz ar to arī varam teikt, ka šis Periods. pirmais puslaiks noslēgsies ar neizšķirtu rezultātu 0-0. Mēs ņemam 15 sekundžu pauzīti un atgriezīsimies jau otrajā trešdaļā. Lūk, tikmēr iepazīstināšu jūs ar nelielu mesiģu no mūsu ģenerāla sponsora. Uzvarētājs pēc kārtas 81. pasaules čempionātam hokejā tiks noskaidrots Vācijā un Francijā, kā jūs visi labi zināt. Latvijai savus mačus aizvedot A grupā kopā ar Krievijas, ASV, Zviedrijas, Slovākijas, Vācijas, Dānijas un Itālijas valstsvienībām. Jāpiemin, ka Dānijas valstsvienību jau vinējām pārliecinoši ar 3-0. Šodien mums priekšā Slovāki. Olibet ir parūpējušies, lai likmes uz Latvijas izlases maču iznākumu tev būtu izdevīgākas kā citur ar īpašu apdrošinātās likmes piedāvājumu. Veic likmi uz Latvijas izlases uzvaru pamatlaikā un, ja spēle noslēgsies ar mūsu izlases uzvaru pamatlaikā vai papildlaikā vai pēcspēles metienos, atgriezīsim tev 100% tavas likmes summas 5 līdz 50 eiro apmērā. Kā kvalificēties šim piedāvājumam? Zemāk reģistrē savu Olibet lietotāju vārdu, veic likmi uz Latvijas izlases spēlēm čempionāta laikā. Ja būs zaudējis likmi, bet tā kvalificēsies piedāvājums, 100% no likmes summas līdz 50 eiro saņemsi atpakaļ kontā. Nu, lūk. Esam klāt uz otro trešdaļu. Vārtsargi skaisti ir samainījušies ar vārtiem. Tad atgādinām, ka vārtos palābī tumši zilajos hokeja tērpos Rauls Rozenlauks ar numuru 1 hausvārtos un balti sārtis strīpainajos ar numuru 26 Reinis Kukuls. Nu ko, tiesneši gatavi, sekretariāti gatavi, komentētāji gatavi, video operatori gatavi, fotogrāfi gatavi, atbalstītāji gatavi. Sākās otrā trešdaļa. Un atgādini, joprojām minūtu vairākumā būs hokeja klubs Haoss. Labi izspēlēts ar aizsargiem, ļoti labs metiens. Bet izstāsta, ka Dāvis Mednieks ir sakārtojis mazliet arī hokeja klubu Orti, bet aizsardzība mazākumā. Un Haossam vairs neiet tik viegli. Ar pūlēm Optibet izdabona ripu ārā no savas zonas. Vairāk kārtīgi Haossam izdevās uzmest pa vārtiem, varbūt ne tie paši bīstamākie metieni, bet, ja nemetīs, tad vārtus gūt nav iespējams. Tā tas ir. Vēl 26 sekundes vairākumā. Neveiksmīgi cenšas izraidīt Optibet ripu no savas zonas. Tā nonāk un... Ai. Nu, pagaidām. Veiksme un Kukuls ir Optibet vārtos. Jā, bet... Ko šo žestu mēģināja pateikt Rauls Rozenlauks? Šeit noteikti Strelkovam nebūs 2 minūtes. Nebija 2 minūtes, jo ja būtu 2 minūtes, tad būtu 2 minūtes abiem. Diezgan ar palēcienu tika parādīts šis te kritiens. Un aizvien vairāk ir pēdējos gados tiesneši sākuši dot divingu. Daudz vairāk nekā agrāk, vai nu daudz vairāk kā agrāk. Spēlētāji sākuši krist, iespaidoties no mūsu visiem mīļotā futbola, sporta karaļa, vai arī tiesneši vairāk ir piefiksējuši šos metienus. Nu, tagad gan, protams, ka pārkāpums, bet attaisnots pārkāpums 2-0. Šajā gadījumā bija Optibet spēlētājiem iespēja izvirzīties. Un, jā, nogulēja kājās. Varam nekas cits neatliek, kā pārkāpt noteikums šajā situācijā, pretējā gadījumā atstāt Kori vai Strelkovu randiņā 1-1 ar savu vārdsargu negrib neviena komanda R4. Līdz ar to es domāju, ka no treneru korpusa nesakos pārmetumi šajā situācijā. Jā, nu vienīgi visai maiņai par to, ka šāda situācija tika sākotnēji jau pielaista. Tikmēr aizsardzībā Optibetam uz līnijas Levins un Putraims. Putraims pašreiz ar ripu. Haoss saklājas ar Kori. Kors samainījies ar vietām ar aizsargiem. Levins aizgājis priekšā, vārtu priekšā, protams, nemainīgi Kārlis Strelkovs.
Haus diezgan cieši bija piespiedušies saviem vārtiem, bet izskatās, ka šī taktika pagaidām attaisnojās un spēle pamatā ir novirzīta pa stūriem. Toties agresīvu spēli pie bortiem dod Hausam zināms priekšrocības šajā cīņā. Koris saspēlējās, sagatavojas metienam, piespēle Levinam, Levins apakaļ Korim, metiens pa vārtiem, lūst, metiens. Vēlreiz lūst. Šķiet, ka Korim jāmaina nūja. Kad divreiz pēc kārtas Koris netrāpa par Ripu, es tādu nebiju redzējis. Bet toties... Labi bloķē mētienu 69. numurs, kas mums ir neviens cits kā Raimonds Mangalis. Šķiet, kad sāpēs lokās, bet spēj savākties un izcīnīt Ripu. Tomēr komandas biedrs to atkal pazaudē. Ļoti bīstami izspēle uz vārtu priekšu jāpiemina. Levins joprojām ar Ripu. Nu ir skaidrs, kura ir vairākuma maiņa. Kāds noteikti. Un beidzot, tieši tā. Paša vairākuma beigās Hausam izdodās raidīt Ripu ārā no savas uzbrukuma zonas. Nedaudz komiska situācija tur, starp kaisargiem iesprūst tam pašam Mangalim Ripa. Tikmēr pasēs, kā Zeltiņš cīnās vārtu priekšā. Un Haus joprojām nekontrolē, lai gan spēlē 5-5. Bīstami Ripa vārtu priekšā. Kur ir Ripa? Ripa ir zem Raula. Bet Šilpi joprojām neatskan. 2 minūtes par spēles laika vilcināšanu. Nu jau būs arī kautiņš. Numuram Jānim Rasiņam. Pilnīgi noteikti, jo Ripa bija pie Jāņa Rasiņa, līdz ar to viņš viņu ir piespiedz vārdsargu laukumā, un tas ir spēles laika vilcināšana. Tas ir. Tā ir. Jā, tā ir spēles laika vilcināšana, bet tas ir sods. Tas ir noraidījums, tas ir pārkāpums viennozīmīgi. Vai tiesneši to fiksēja? Andris Gavrāns saka, ka viņam pikiņi raustās. Es pieņemu, ka viņš runā par tiešraidi. Ne, tiesneši nav. Jo pretējā gadījumā, Andri, nu tu jau man saprati. Gadās. Saņemos un komandas turpina raustīties. Jā, mums varbūt ir nepieciešami sponsori medicīnas departamentā, kas var risināt šīs problēmas. Lagojot mūsu streams, Jānis Līsmans saka, par tiešraidi, skaidrs, ka par tiešraidi. Mums vajag tehniskā departamenta ģenerāli Kristapu Mozgiru dabūt augšā, lai saprastu, kāpēc varbūt tās Ogres 4G ir mazliet savādāks nekā Rīgas 4G. Bet, jebkurā gadījumā, cienījamās dāmas un godātie kungi, nākamajā sezonā mēs noteikti meklēsim sadarbību ar kādu no telekomunikāciju Latvijas grandiem, lai šīs arī regulārās sezonas spēles tiktu nodrošināts pilnā un efektīgā streamā, kā ir moderns teiks. Citu jāpiemina tāds neliels, bet sīkums, kamēr citi plāno un sola, mums uz doto brīdi jau ir tiešraides. Un nākamajā sezonā līdz pat 25% regulārās sezonas spēļu būs pieejamas uzreiz dzīvajā YouTube. Ja, tiesa bez komentāriem un burvīgajām grafikām, kurus es pieļauju, ka jūs nemaz tik ļoti negribat. Tiem, kas tikai tagad pieslēdzās, atgādināšu, ka spēli komentē karstasinīgais Haralds Apinis. Un man kas jāsaka augstasinīgais? Noteikti nē, arī karstasinīgais Jānis Puriņš. Un tiešraidi atbalsta un nodrošina, un lielu paldies mums jāsaka par šo iespēju, ir Olibet sporta baram. Tikmēr OptiBet kontrolē Ripu Hausa aizsardzības zonā, jo viņi joprojām minūtes spēlēs vairākumā. Ar Ripu 93. numurs Vanders. Vai sekos piespēle? Nesekos, sekos metiens. Uzmetiens uz vārtiem. Aktīvi cīnās OptiBet, ļoti aktīvi. Vanders gluži kā Kuzņicevs vakardien Vašingtonas sastāvā mēģina
rast risinājumus, spēlē pats. Nu, kā viņam tas izdosies, tāpat kā Kuzņicovam vai savādāk, to mēs redzēsim. Nu, lūk, otrais periods ir tieši pusē, spēle ir nonākusi tieši pusē, rezultāts uz tablo joprojām 0-0, vēl 10 sekundes vairākums OptiBetam, un viņi lūkos šo rezultātu uz tablo mainīt. Ar šādiem metieniem problēmu noteikti nav Rozenlauka kungam. Rauls Rozenlauks izstiepa ķepiņu, noķēra ripiņu, un tā visu vakaru. Nu ko, bet kā mēs redzam, OptiBetam ir trieciena vienība. Tas, ka es pēkšņi sāku ausīs dzirdēt sevi, nozīmē, ka vai jūs mani nedzirdat, vai es pats sevi nedzirdu. Bet tikmēr OptiBetam laukumā ir trieciena vienība. Koris un kompānija. Koris arī ar ripu. Nu, kaut kā, manuprāt, OptiBets baigi... Ļoti skaista piespēle. Zeltiņš ar ripu uzmetiens aiz pretinieku vārtiem. Pokštelo steidzās pēc tās. Pokštelo vairāk kārt parādījis šodien ļoti labu sniegumu, radot bīstams epizodes pie kukulu sargātajiem vārtiem. Sveicien Puriņ tev no Madara Vīdnera. Tu viņam nepatīc, jo viņš grib komentētājs spēlē. jā, protams, kad komentētāji būs finālās arī nākamgad. Tikmēr Pokštelo piespēlē, bet Raiders Kukuls netīšām ir gatavs šai situācijai. Un tādēļ tas ir tas, ko es stāstīju pirms brīža arī saviem komandas biedriem. Ja tu vēlies gūt vārtus, ir jāmet pa vārtiem, jo tur vārtu priekšā ir tavu spēlētāju slīdes, nojas, ripas un viss pārējais. Viens rikošets un ripa ir vārtos. Playoffā nav svarīgi gūt skaistus izspēlētus vārtus. Netīrus, nesmukus, riebīgus, pretīgus vārtus, bet vārtus. Tieši tā, playoffā uzvar tā komanda, kura grib vairāk, cīnās vairāk un grauž vairāk ledu. Te nav skaisto vārtu hokejam vietas. Mēs Madara sapratām, ka par regulāro sezonu. Es domāju, ka mēs iespēju robežās nodrošināsim arī komentārus un vispār arī regulārās sezonas spēlēm, īpaši jau septembrī, oktobrī, tad, kad operētāju sistēmas ir mazliet brīvākas nekā tas tuvojoties izslēgšanas spēlēm. Savukārt izslēgšanas spēlēs pilnīgi noteikti mēs nodrošināsim video tiešraides maksimāli bieži, daudz un paši mācīsimies no kļūdām un uzlabosim arī kvalitāti, kā jau mēs to darām un cenšamies darīt 6 sezonas. Visu priekš jums, mūsu darbu. Vai Eriks būs pirmais pēc ripas? Nē. Eriks spēlē gudri. Eriks neiet pamanīties zonu, lejā eglīti un pacelt roku. Jāsaka, ir haosa komandai ir izdevies neutralizēt OptiBet lielisku uzbrukumu. OptiBet ir guvis ļoti daudz vārtu šajā playoff sērijā, ne tikai pret Hausu, bet visā savā playoff ceļā. Krāstīši Eriķim, un Eriķis neuztver, bet ļoti labi izspēlē. Vanders šur, Vanders visur. Un Sīpols arī. Jo tas ir netipisks rezultāts OptiBet komandai, kad otrā perioda noslēgumam tuvojoties, joprojām tablo rāda 0-0. Un nemaz nevarētu teikt, ka spēle rit uz vieniem vārtiem. Gluži nē, abām pusēm ir bijušas ļoti, ļoti labas iespējas. Dažas nejauši, dažas labi izspēlētas, bet vārtsargi ir savā vietā abās komandās. Jāni Līsman lago tikai bilde vai arī skaņa? Elevation. Ko, mazliet tāds jautrāks hokejs sācies, ir tāds bišķiņš šotenrans. Labi piespēle sako, Zeltiņš ar ripu. Metiens Putrainam bloķēts. Kaut kā man liekas, ka neviena otra komanda neizmanto īsti aizvārtu. Tas ripas netiek nogādāts aiz pretinieku vārtiem uzbrukumā un nav tas saucamais, kā tie amerikāņi aiz okeāna saka, tas chase, dump and chase. Kas, manuprāt, amatieru hokejā ir ļoti izdevīgi.
Man vienīgajiem liekas, vai Rauls ir šausmīgi pašpārliecināts stāv vārtos. Nu, manuprāt, Kamēr rezultāts uz tablo ir 0-0, tad viņš visu dara pareizi. okay. Man liekas, ka viņš tā ļoti viegli prātīgi. Nē, nu, var jau būt, ka tā ir sava veida taktika, kā mēģināt mazliet iedzīt panikā pretinieku uzbrucējus. Tikmēr Optibets aiz hausa vārdu. Tā bija fantastiski iespēja. Numurs 15. Raimonds Lisīnskis būtu Kļuvis par spēles varoni. Putrājums kļūdās. Viņš labi piespēle, Oi! Ļoti labi apstrādāja Ripu. Emīls Prockants. Un tikai Optibet aizsargs pieliekot savu nūju, iespējams glāba Kukulu no Tāpēc jau es teicu, Stanga un nevis vārtu, bet Valdis Stanga. Ar numuru 7 aizsargs Optibetam. Valdis Stanga. Nu, Roland van der Sander saka, ka skaņa ir ideāla. Dāvis saka, ka tie lagi. Nu, tad es jums neko citu nevaru pateikt, kā klausīties mūsu burvīgajās balsīs. Un iedomāties, ka tā ir radio tiešraide par hokeja komandas Optibet un Hausa. Lieliska piespēle vārtu priekšā, kamēr tu runā par radio. Tikmēr Hausa ar kustīgām bildītēm. Radio tiešraide ar kustīgām bildītēm. Hausu pie Optibet vārtiem. Abas komandas lūkos pabeigt periodu uz pozitīvas nots, gūstot vārtus. Optibetam laukumā dodās Streiķa un Baltaviča maiņa. Viennozīmīgi jāpiemina arī Sīpols, kurš ir ļoti tehnisks un ātrs spēlētājs priekš savu augumu noteikti. Un Mīkus Kuprišs. Rihards Streiķis. Hausam lieliski iespēja pabeigt šo periodu, izmantojot vairākumu. Vai viņiem tas izdosies? Rob, pasaka mūsu tehniskajam direktoram, ka mums tiešraidi rausties. Laba piespēle uz vārtu priekšu, tomēr tā nesasniedz adresātu. Pārs! Labi saspēlējās, ļoti labi saspēlējās un... Metas pārējām un Rēnis Kukuls ar galvu atvaira Ripu. Rāda, ka viņam galvā ceguze kūko. Un tas nav nekas slikts un vēl kaut kas, jo trāpot ar Ripu vārtsarga aizsargu masku, sajūta ir tāda, it kā tu būtu zvans. Tā ir tukša muca tālu skan. Paldies tev par to, neviens neteiks, par to tu var būt droši. Nu ko, lai nu kā, bet abu vārtsargu darbība šajā sērijā ir pamanāma un abi vārtsargi darbojas tiešām lieliski. Reina Kukula statistika uz doto brīdi ir 92,82% save procenti un 1,18 vidēji ielaistas Ripas spēlē. Tur pretī Raulam Rozenlaukam. Mazais Zeps. 90%. Nevienu reizi vien šādi ir apzadis spēlētājs jau kaut vai šajā playoffā vien. Un sirēna liecina par otrā perioda beigām. Lūk, šobrīd beidzās arī prognožu spēle un rezultātu vairs prognozēt nevar. Prognozēt var, bet rezultāts nepiedalīsies izlozē. Jūs arī mūziku dzirdat? Vēlreiz atgādināsim par lieliskajām iespējām likt likmes Olibet mājaslapā uz Latvijas izlases spēlēm, kur jūsu likmes būs apdrošinātājs, kas nozīmē, ka viņām nebūs iespēja zaudēt. Jūs varat tikai vinnēt. Un kamēr kurlais leopards mums atskaņo savu dziesmu, tikmēr mums ir pauze starp otro un trešo trešdaļu. Pauze ir ļoti īsa. Dusmīgi nāk laukumā, spūš savā svilpē. Viņš grib ātrāk mājās. Viņš negrib ātrāk mājās, viņam tāpat kā mums ļoti patīk playoff hokejs.
Jāuzteic arī galveno arbitru darbība. Viņi, varētu teikt, ir nemanāmi. Nav bijuši tādi strīdīgi lēmumi no viņa puses. Tie, kas tagad pieslēdzās, spēli komentē dziedošais Haralds Apinis. Ko es varu darīt, ka tas DJs, lai visu to, kas man patīk? Un Jānis Puriņš, kurš nedziedās. Skatītājus īsti nevar dzirdēt, jo ir burvīga svētdienas pievakare un ārā aiz loga ir saulīte un gaisā virmo patīkama dūmu un desiņu smarža. Jebkāda populārta! 5-0 Reinis Kukuls atvaira pirmo metienu. Un Emīls Protskāns raida tālāk atlecošo ripu jau tukšā. Es gribētu teikt un neizvairīties no šī vārda 3 ripu zem pārlikņa. 5-0 Hausa vadībā. Satrakojos, atkal klepus uznāk. Noteikti mūsu video operators var parādīt, kā tribīnes lauž entuziasti un līdzjutēji šajā spēlē. HK Hausa pusē praktiski nav iespējams uzturēties. Ļoti patīc. Un tā tad varam zīmīgi nomainīt rezultātu uz mūsu elektroniskā tablo par labu Hausam. Trešais periods. Kā tagad mainīsies Čaļi Optibet spēle? Es domāju, ka viņi slēs iekšā Zeps metiens, ļoti dīvaini atlaps stripa. Rauls Rozenbaks. Jā, es arī 50 to neatradu. Ir mums 50. Kristaps Godiņš. Atzīmēt kā pozīcija centrs. Hausam tādā ziņā viss ļoti... Labi, skrien. 2 minūtes. Es šajā gadījumā laikam mazliet piekritīšu Ģirtam Lukšam, kurš rāda, kad Zeps it kā nav mēģinājis turēties kājas, bet no otras puses, ja mēs tagad paskatāmies laukumā, svara kategorija aptuveni 1-2 varētu būt. Tā ir. Ja milzu aizsargs uzbrucējs ar 30. numuru, kuram priekšā ir mazais reaktīvais Zeps, nāk ar pilnu māsu no muguras, es arī kristu nost. Bet ne jau speciāli, fizika, tikai fizika. Mēs gan neesam mača galvenie arbitri, ja mēs būtu, iespējams būtu pavisam cits. Es būtu devis 2 minūtes, es biju tieši tajā pašā leņķī. Es būtu devis 2 minūtes abiem, jo bija skaidri redzams, ka Zeps negāja pakaļ ripai, bet centās bloķēt un kavēt un, protams, pie pirmās izdevības krita gar zemi. Izmantojot tieši to pārliecinošo auguma proporciju. Krastiņi jāslido uz priekšu! Haus izvēlās drošāko. Nomainīt sastāvu. Viss pareizi dara Krastiņš. Lūk, ar ripu koris, individuāls gājiens. Labi piespēle Zebam. Tur bija zona. Zebs pasteidzās. Ļoti viņam gribās gūt vārtus. Kā mums ir veicies Zepa Jaunskungam vai kungam šajā play-offā un regulārajā sezonā? Es tev pastādu, pagaid, Zeps ir pie manis, kur ir mans Zeps. Tā, Ilmārs Zeps, 10 nospēlētās spēlēs, 6 vārti gūmi, 2 rezultīvas piespēles, 8 punktus, 6 soda minūtes, 1 gols vairākumā un 2 uzvaru nesošie vārti. Tas ir ļoti labs stats. Play-offā, vai ne? Ļoti labs stats. Tu skaties regulārā sezonā. Jā, un es skatos regulārā sezonā, kā reiz viņš nav bijis pārāk aktīvs, lai gan nospēlēts ir 19 spēles, tikai 2 vārti un 4 piespēles. Ir ļoti, varētu teikt, blāvs sniegums, ļoti talantīga uzbrucēja. Ko mēs varam no tā secināt? No tā, ka tas ir play-off čalis. Tieši tā. Sezonā viņš izdara minimumu. Play-offā maksimumu. Es atgādināšu, protams, skatītājiem, kas nezina, šeit iepriekšējā pārīs tikās Optibets ar hokeja komandu Stīvais, kuriem hokeja komandai Stīvais 2 rezultīvākie spēlētāji ar attiecīgi, manuprāt, 5-6 punktiem, 3 vārti, 2 piespēles un otrādāk. Viņiem gan bija otrā kārta līdz ar to spēles mazāk. Regulārajā sezonā es, protams, negribētu neko teikt, bet, manuprāt, visi mums ir hokeja cilvēki un visi sapratīs. Es gribētu teikt, ka regulārā sezonā pļāvēs ar Puriņu ne sūda nebija izdarījuši.
Bet playoffā viņš ir. Nu, lūk, OptiBet lūgos realizēt vairākumu. Šī ir viena no jau pēdējām iespējām. Laiks ir nežēlīgs, laiks rīt. Šajā spēlē var pietikt arī ar 1-0 Hausam, lai turpinātu sēriju un neļautu OptiBetam Hausu pacelt tepatās ogrē. Priekšā savam vārdsargam, ja jūs gribat saglabāt rezultātu pozitīvu. Strelkovs pie vārtiem. Bet no malas tur gudri stāstīt. Ar 1-0 playoffā pietiek pilnībā. Ļoti normāls hokeja rezultāts playoffā. Uzmetiens. Pašaizliedzīgi bloķējam metienus. Jā, bet ripu izcīna OptiBet. Jāsaka, Haus ir piespidušies saviem vārtiem, un vai nu spēles beigas vai kā, bet var just krietnu pasivitāti šajā mazākuma spēlē. Iespējams, treneru norādījums. Jā, bet es domāju, ka tas ir diezgan loģiski. Šajā gadījumā rezultāts ir 1-0 par labu Hausam. Sērijā 0-3 zaudējums. Čaļi vadās pēc principa labāk zīle rokā nekā metnes kokā. Jā, bet jau viņi vairs nav mazākumā, bet Streļķis! Strelkovs atlikušā ripa un nerealizē. Rauls ir savā vietā. Tas bija Eriks Līts, bet Līts bija pirmais uzmetiens. Strelkovs atkal. Nē, Līts, tas, kas otrais met. Levins individuāli. Rozenlaus. Uz mirkli pazaudēja ripu, bet aizsargs ir vietā. Labi raidīja piespēli Eriķim. Pārmetienam nevajadzētu būt, jo HK OptiBets varēja skart ripu, bet nevarēja. Varbūt, ka nevarēja. Savādā. Jāpiemina, ka spēles arbitriem noteikti redzams labāk. Tātad atgādam spēli tiesā Kazaks un Eglītis. Tiem, kas to nezina, šī ir puriņa debija. Agrāk tās nebija. Kas bija? Kur bija? Nē, tas ir off-topics, es atvainoju. Es kādreiz vakaros vienkārši trenējos arī repot viens pats mājās, un tad varbūt kādreiz kādu spēli jums norepošu. Jā, katrā ziņā šī nav puriņa debija, jo puriņš jau ir komentējis pavisam nesen Levins no zilās līnijas bloķēts! Krastiņam pa knaģiem sāpēs sagrauž, nevis sagrauž, Ai. Noraidījums, vēl viens noraidījums Haus komandai, jā. OptiBet spiediens rezultējās ar panākumu, vēl viena iespēja spēlēt vairākumā, vai Haus izturēs šo spiedienu? Tāds ir jautājums. Nu ko, triecienu vienība ir laukumā. Koris, Levins, Zeps. Putrājums uz līnijas un iemetienā numurs 86 Digijs Potnieks. Kaut kas ir mazliet pamainīts. Šeit bija piespēle, prasās piespēle, bet acīgi spēlē Ilmārs Zeps pie borta. Koris ar ripu, atspēle Putrājumam, Levins metiens no zilās līnijas, garām vārtiem. Labi, jāuzteic ir Haus ļoti pozicionāli pareizi spēlē. Var redzēt, ka džeki ir saspēlējušies, komunicē savā starpā, mainās. 1, 2, 3 rikošets un Potnieks neieštepslē ripu vārtos. Neprecīzi piespēle Korim. Neizdodas izcīnīt. Putrājums. Notur ripu zilās līnijas, vēlreiz Renārs Koris atspēlē, Putrājumam neizdodas, Paukštelo! Labi! Paukštelo dodas rādījumā divatā. 14. mūsu piepriekš piespēle Paukštelo, bet es neseko! Šī bija iespēja izšķirt šīs spēles likteni jau tagad, jo no 2-0 atspēlēties jau būtu krietni grūtāk OptiBetam. Bet, kā mums rāda NHL praksa, neiespējami. 3 minūtes līdz spēles beigām rezultāts ir 3-0, spēlē beidzoties 3-3 un overtājumā uzvara. Es par pīlēm. Jā. Ko mēs šeit redzam? Haus labi patērēja Kārlis Strelkovs pār visām līnijām, Eriķis bloķēts metiens. Labi izraida ripu ārā no zonas Haus. Rudi Ozo, es tevi nedzirdu. Pārs!
ar backhand ride ripu pāri visām zonām. Ēriķis dodās presingot. Nē, 2 minūtes nebija. Tieši tā. Tiesnesis rāda, ka Puriņu skatītāji neredz tavus žestus. Bet viņi zina, ka es viņu rādu. Okay. Puriņš izteiksmīgi parādīja. Parādi lūdzu uz sekundi mūs. Mēs parādīsim, ko Puriņš parādīja. Puriņš rādīja. Tiem, kas dzird tikai balsis, tad tas rasnākais kreisno pa kreisi no manis bija Haralds Apenis. Tieši tā, Hauss ir pilnā sastāvā. Jo tikai viņš tā filigrāni var apslidot visu komandu un uzmest pa vārtiem. Stipri garām vārtiem. Stipri garām vārtiem. Protams, ka 2 minūtes, iespējams pat vairāk. Ļoti rūpji nospēlē. Katrā gadījumā, ja šīs neapdomīgās rīcības dēļ hokeja komanda Optibet nākamajā spēlē paliks bez Ginta Vandera, pie nosacījuma, ja numuram 72 hokeja komandā 75 Kevinam Kvikusam nebūs trauma, un cerams, ka viņi nebūs. Šobrīd ne bez grūtībām pamet ledu Hauss spēlētājs. Cerēsim, ka viņš varēs atgriezties spēlē. Kāds būs arbitru lēmums? Apspriežās Eglīts ar Kazāku un saka, ka tās būs 2 minūtes par nepareizu uzbrukumu. Tikai 2 minūtes. Jā, iespējams, ka vienu vairākumu hokeja komanda Hauss šodien jau ir realizējusi. Filigrāni un skaisti. Un Hauss komandā spēlētājs Rasiņš pieprasa noraidījumu līdz spēles beigām. Kā mēs labi zinām, arbitri savu lēmumu spēles laikā noteikti nemainīs. Ja sekos noraidījumu līdz spēles beigām Vander? Prasīja. Hauss prasīja noraidījumu līdz spēles beigām. Tas nesako, kā mēs labi zinām, tālāk var sekot... Kur ir ripa? Ripa ir kaut kur. Mēs toties ripu redzam. Ripa ir pie Kārļa Strelkova, kurš to raida pāri visām līnijām. Hauss var uzsākt atkal savu vairākumu izspēli. Ļoti bīstama šī bija izspēle. Nu šitā, nē. Bet jāsaka arī ir Haussam par labu spēlē laiks. Viņiem nemaz nav šobrīd jārealizē vairākums, viņiem ir galvenais nezaudēt vārtus. Labi, individuāli. Godiņš gar vārtiem, Paukštelo vēl! Jā, vārti! Un vēlreiz vārtus pūka Emils Proskāns. Spēlēs te nekas neveiksies! Un mēs varētu prognozēt to, ka vārti netiek skaitīti, jo vārti netiek skaitīti, jo varbūt, kad kāds no spēlētājiem atradās vārtu laukumā. Tas bija ļoti iespējams. Ja es pareizi atminos šo epizodi. Lūk, mana vānaga Jā, pēc šitiem pēdējo gadu noteikumiem par atcerēsimies Latviju. Laukumā, tur tas ir katrs zebra traktē viņu, kā viņš vēlās. Stāv 1,5 metru no vārtiem ar pusslidu uz līnijas. Viss ir kārtībā. Paskatieties, cienījamie skatītāji, kā es ļoti atveidz tieši neatceros. Tagad, man liekas, ka tie ir Latvija, Baltkrievija. Tas viss ir sen un aizmirst. Tikko kā NHL pēdējā minūtē, kur izlīdzināja 3-3 vārdus. Ir bija jau reāli, tur guļ virsū, nevis vārdsarga laukumā, bet guļ virsū vārdsargam un iebaksta ripu no otras puses. Tas, kas nav vārdsarga laukums, Nē, tas traktējās, ka viņš netraucēja vārdsargam. Guļot virsū uz vārdsarga. Jā. Nu, Jēzus, nu tad mēs... Nu, skatīsimies, vai Hauss vēlreiz iemetīs. 14. numurs rada aizvien pārliecinošāk sniegu. Pielabot Kaspars skaistu epizodi, Paukštelo! Pārcentās Paukštelo paceļot mazliet augstāk. Bet tā bija piespēle, tas nebija metē. Jā, es runāju par Paukštelo, kurš pielaboja
bet pielaboja par augstu. Līdz spēles beigām atlikušas 5 pilnas minūtes. Jāsaka tā, ja man ir jāizvēlās tagad tāds nominālais spēlētāju trīnieks, tad hausā noteikti man acīs ir iekritis Ēriķis Godiņš. Nē, Prockāns, protams, pirmo un nosacīt otro vārtu autors, ja, Paukštelo, un kā trešais izvēlētos Raulu, kurš tomēr ir aizvada sauso spēli šobrīd. Tas būtu mans trīnieks šodien. Es izvēlēšos no OptiBet komandas ar pirmo numuru. Liekšu, kur ir tavs MVP? Kas tas bija, ko? Tas viss bija korekti. Skaidrs. Es izvēlēšos savukārt, man ļoti patīk pašlaik tieši ar Putrājums ar Ripu. Putrājuma darbība aizsardzībā šodien ļoti uzskatām un redzam. Ilmāra Zepa darbība vārtu laukumu stūros, darbība pie bortiem un Reiņa Kukula darbība vārtos, jo pirmajā un otrajā trešdaļā Reinis 2-3 reizes tiešām glāba komandu, savukārt Rauls es neesmu redzējis, kurš vien glāb. Labi piespēle Seltiņš. Seltiņš var aiziet. Aiz muguras Ēriķis. Būs piespēle, nebūs. Metiens. Nebija slikts metiens. Pat ļoti labs metiens. 45 grādiem R4 divīzijā vārdsargam, kurš redz metienu. Tas tad wasting of puck. Puck wasting. Labi, Ēriķis, tavs pieminētais Ēriķis. Ēriķis cīnās pie borta. Pietur Rip. Viss, ko viņiem vajag, ir, lai rit dārgās sekundes. Līdz spēles beigām ir viens rit. Līdz spēles beigām ir palikušas 2 minūtes un 39 sekundes. Jāpiemina, ka nolikums mums ir tāds, ka, ja OptiBet šobrīd gūst vārtus, uzreiz sākās pēcspēles metieni, kuros tiks noskaidrots uzvarētājs spēlē vai varbūt visā sērijā. Magls izcīnā iemetienu pārs pie Ripas, piespēle pār pa visām zonām un Ripa nokļūst pie OptiBet. Bet kamēr tā ir laukumā vidusdaļā un nav nevienā no otrā zonā, šāds spēles ritējums ir par labu ogrēniešiem. Ogrēnieši labi saspēlējās. Labi, jāiet, pašam jāiet. Pieturam Ripu, uzmetiens pareizi stūrī, kur par to iet cīnīties viņa komandas biedrs, un viņam tas arī izdodās. Presings, pilns laukuma presings, Hauss izpildījumā, kas uzreiz noveda OptiBet aizsargu pie kļūdas, neprecīzi piespēle, un pēdējās 2 minūtes palikušas šajā pamatlaikā, kur OptiBetam ir jālūko kaut ko darīt situācijā. Nu, sako piespēle, labi! Ļoti labi! Putrājums uz noteikumu pārkāpumu robežas. Nu, vai sakos piespēle? Piespēle vārtu priekšā. Nebūs. Labi, Hauss kontrolē situāciju pēdējās minūtēs, izmantojot taktiku. Labākā aizsardzība ir uzbrukums. Nē, šeit es saku par to, ka pēdējā minūtē šitādu noraidījumu neviens nedos. Joprojām Ripa ir pie Haussa. Joprojām Godiņš. Nu jau viņu pārķer Dīdzis Podnieks, raida pāri visām zonām, iziet piespēle līdz korim nenonāk. Kā mēs esam redzējuši, koris spēja spēles nogrieznī viens pats izšķirt spēles likteni. Labi piespēle. Metiens pa vārtiem, Rauls Rozenlauks spēlē droši. Pēdējās minūtes, pēdējās 50 sekundes. Neaizsniedzās. Pašaizliedzīgi. Un mans favorīts raidīs Ripu tukšos vārtos. Tieši tā. Un ar to mēs varam teikt, ka sērija turpinās. Un jūs, dārgie skatītāji, būsiet spiesti mūs redzēt atkal. Un dzirdēt. Dzirdēt. Pirmām kārtām ir EHL FM un tikai tad EHL TV. Nu ko, cienījamies dāmas un godātie kungi, burvīgs svētdienas vakars, kā jau es nepabeidzu par domēm un desiņām. Patīkamās pārpēk. Jā, paldies Halles anonserim.
Gribētos pieminēt, darbie skatītāji, ka, lai cik arī ērti nebūtu vērot šīs spēles mājās, jūsu komandai noteikti noderēs jūsu atbalsts šeit halē. Tādēļ, lai mūsu bonus jūs izlutinājuši R6 divīzijas fanu pūļi, kuri bija vairāk nekā Kurbadu un Mogok spēlē. Nu, es atvainojos, bet tā bija. Jā, tas gan, bet... Zeps! Gandrīz! Ai, pēdējās sekundes. Bet mans MVP Rauls sākās asumi. Un tas ir Toms Ēriķis, un tas ir Rikards Strēķis, un tas ir Arnolds Baltaviņš. Un šito sauc par message sent uz nākamo spēli, lai puikas izmet vilnu. Nu, viss taču ir normāli, tas ir play-offs. Es varu apliecināt to, ka mēs... Labi cīnās Levins. Levins ar aperkotu mēģina nodot zemē. Tur jau viss. Ogrenišs tagad jau iesaistās vēl puikas no malas. Nu, pasties, kāda mīlestība, nu? Vai tas nav kolosāli? Reini Kukuli, ja tu pārslos pār sarkanai līnijai, būs disks. Mēs visi zinām, ka viņam ļoti gribās. Visi kārtībā. Nu, normāli. Nu, iebakstīja pa kaisargiem, nu, iegrūda mugurā. Nu, rezultāts uz tablo 2-0. Nu, vēl viena spēle, viss normāli. Tas ir emocijas, adrenalīns. Čaļiem vajadzēja īpašas rūpības šeit mēs arī neredzējām, un visticamāk nekādu nopietnu sodu sankciju šeit nesakos, jo abas puses bija vienlīdz vainīgas, un nevarētu teikt, ka tas konflikts izceltos kādas īpašas rūpības rezultātā. Nē, nu tur bija, nu tad vakardien... Čeki meklēja katru iespēju izvicināt durvis, un šo iespēju viņi atrada pēdējās spēles sekundēs. Ja mēs vakar paskatījāmies, kā, diemžēl, mūsu tiesneši tiesāja Vācijas Zviedrijas spēli, ja? Tad pēc viņu vakardienas traktējuma, kur vienkārši brutāli tika pietiesāts Vācijas, lai pēc viņu traktējuma šeit vispār nekā nebija. Brutāli mainiekiem vienmēr ir savs priekšrocības. Nu, nē, man šitie Škodas, Millīši un Zobārsti labākie draugi, komandas, ar kurām es domāju Čehija un Vācija, Šveic, man tiešām tracina. Atstāsim konspirācijas teorijas. Čempionāts šeit mums ir entuziastu hokeja līga Oskara kausa izcīņa. 4. spēle starp hokeja klubu Optibet un Ogres Haus. Reini, es taču tev brīdināju, ja pārslidos pārsarkanai līnijai, kas būs? Reinis atrodas bīstami tuvi sarkanajai līnijai. Reini, mēs skatāmies, kur ir tava slīda! Nu ko, dāmas un kungi, Zamboni onkuls ar cepuri ir devies laukumā, gaismas dziest. Līdz ar to spēle starp Optibet un Haus ir noslēgusies. Kors ar bāru pārmin pāris vārdus, Eriks. Jā, bet šie jau ir draudzīgi komentāri. Atgādināsim to, ka hokejs ir sports, kur kungi var izkauties uz laukumu un tūlīt pēc tam iet dzert aliņu. Ar jums kopā bija dziedošais Haralds Apinis un nedziedošais Jānis Puriņš. Paldies un uz tikšanos jau nākamajā sērijas spēlē. Visu labu!